Šodien mēs esam ieradušies uz Džammu Kadirām. Un stāsts ir tāds, kā mums sazinājusies Ozolnieku pašvaldība, kad viņam arī sazinājās kāds iedzīvotājs, kurš pateicis, ka pludmalē esot kaut kāds ūdenī priekšmets, dēļ kura viņš ir traumējies. Tāpēc pašvaldība lūdza mums pārbaudīt, apsekot pludmali, lai viss ir kārtībā, lai cilvēki var droši peldēties. Kaut gan es nezinu, kas šitajā augstumā var peldēties, bet nu labi. Šodien mēs pārbaudīsim pludmali, apsekosim. Tad mēs redzēsim, kas tur būs, bet izstāsta, ka te ūdens ir ļoti dzidrs. Un jau vajadzētu tā redzēt, bet nu labi, tur ir dziļums. Pārbaudīsim, kas ir dziļumā. Pagājušajā gadā viņi nav bijis, šogad uzradās. Šīs dienas atradumi. Šito mēs atradām ne jau pludmalē, bet tur tālāk. Mēs vienkārši arī apskojam bišķi lielāku apgabalu, un tas bija tur tālāk. Bet tas arī kaut kādā 4 metru dziļumā. Šīs visas pudeles, viss bija pludmalē. Kaut kādi sīki tādi metāli arī bija pludmalē. Šī vanna bija tepat pludmalē, bet tur priekšā. Un tas arī bija 4 metru dziļumā. Nu, kaut kā baigi neticās, kad 4 metru dziļumā kāds nirstot varētu viņu aizķert un sagriezties. Tas arī viss. Kaut kā tā.